kur dzīvē noderēs matemātika? Šo jautājumu mēs katrs esam uzdevuši saviem skolotājiem, vecākiem un draugiem. Es matemātiku pirmo reizi sāku uztvert nopietni, kad vēlējos hobiju pārvērst biznesā. Lai gan matemātika man padevās vienmēr, es to biju uztvērs kā pašsaprotamu un pielietoju brīdī, kad vajadzēja aprēķināt izdevumus. Atceros, ka vēlējos uzbūvēt sev un draugiem pārnēsājumus skaļruņus, kas būtu darbināmi ar bateriju. Sapratu, ka bez matemātiski pareiziem aprēķiniem man neizdosies izveidot pareizes izmērus, lai skaņa būtu viskvalitīvākā. Kā arī bija nepieciešams pasūtīt detaļas no Ķīnas par iespējami izdevīgāko cenu. Man tomēr izdevās izveidot šādu pārnēsājamo skaļruni, kas bija uzliekams uz pleca, kā soma, un piebildīšu, ka tas notika vēl laikos, kad visiem nebija pieejams maziņas Bluetooth tomiņas, kā tas ir mūsdienās. Bez matemātiskās izpratnes, manuprāt, nav iespējams sevi realizēt lielākajā daļā profesiju. Es bieži vien redzu jauniešos apjukumu, kad runājam par finanšu pratību. Šīs zināšanas ir nepieciešamas finanšu plānošanā, budžeta veidošanā un kredītu ņemšanā vai investīciju apgūšanā. Un arī latviešu valodas pratība ir nepieciešama, lai spētu izlasīt un saprast piedāvājumu nosacījumus. Taču, lai ko es pašlaik teiktu, droši vien tev ir grūti iztēloties, kurā dzīves situācijā matemātika noderēs. Taču varu galvot, dzīve ir grūtāka tiem, kuri izvairas no matemātikas. Izteiktāk tas izpaužas ignorējot un izvairoties no finanšu jautājumiem, kuri pamatā ir tikai un vienīgi matemātika. Cilvēki melo, taču skaitļi parāda, kā ir patiesībā. Uzdevums. Nākamās 7 dienas pavēro, kā citi izmanto matemātiku savā ikdienā un padomā, vai tu šajās situācijās domātu līdzīgi vai atšķirīgi un kāpēc. Šīs pārdomas palīdzēs atrast atbildi uz virsraksta jautājumu.